Jānovelk līnijas smiltīs, jānostājas un jāpasaka, jā, tas notika, bet zini ko? Tu vari visu to izmantot kā labu mācību, lai palīdzētu citiem. Tas ir tieši tas, ko es tagad daru. Es izmantoju visu, kas ar mani notika, lai palīdzētu tev. Un lai tev pateiktu, tu vari pārvarēt visu, ko velns tev ir nodarījis, jo Dievam vienmēr ir bijis labs plāns priekš tevis, un viņš savu prātu nav mainījis. Viņam joprojām ir labs plāns priekš tevis. Un tev ir jābūt cerības pilnam un jātic, ka labas lietas notiks tavā dzīvē. Tu varbūt teiksi, bet Joyce, tu jau nezini, cik lielā juceklī ir mana dzīve. Zini, ko es tev teikšu, tas patiesībā nav tik svarīgi. Dievs ir spējīgs. Varbūt tas prasīs laiku, lai visu to sakārtotu, bet tev taču tik un tā nav nekā labāk, ko darīt. Nu padomājiet paši, kas vēl svarīgāks var būt par to, kā pavadīt visu savu atlikušo dzīvi, lai sakārtot savu dzīvi. Jums tiešām nav nekā labāk, ko darīt.